be afraid to be weak. To be the proud, to be strong. Just look into your heart, my friend. That will be the return to yourself. The return to innocence. Mamma man vienmēr ir teicis, ka esmu ļoti radoša, ka es ļoti labi māku zīmēt un tā, un es eju uz visiem iespējamākajiem olēnes pulciņiem sakarā ar mākslu. Forši. Mēs forši pašdarbnieku vakarā tusējāmies. Man patika. Mēs tādi saliedēti tur bijām. Godīgi sakot, par to ir vesels stāsts, jo es nepieteicos jau pašā sākumā, kad bija izsludināts, ka būs tāds pulciņš. Es pieteicos kādu mēnesi vēlāk. Man nebija doma vispār uz turieni iet, bet tad es uzzināju, ka tur varētu būt labi, interesanti. Un es izdomāju, jo kāpēc pieteikties, un tā, un es noturējos visus šos 2 gadus. Protams, man ir bijuši cīņa pašai ar sevi, jo tas bija ļoti liels pārbaudījums manai attieksmei. Spējām. Zīmējam, strādājam grupās, izpaužamies radoši. Man vienmēr patika zīmēt, un tāpēc es izdomāju, ka būtu forši pievienoties šim pulciņam. Es zināju, ka šāds pulciņš notiek, un man tas interesē, un es gribēju pieteikties. Mēs esam radoši un atraktīvi, un mēs visu kaut ko darām kopā. Man patīk ļoti zīmēt, un man jāizvēl māksla. Es uzzināju, ka skolā arī tāds pulcīšs zīmēšanas, un es gribēju uzzināt daudz ko jaunu par zīmēšanu. Es izdomāju pieteikties, tāpēc, kad man ļoti patīk māksla, patīk zīmēt, un gribēju uzzināt kaut ko jaunu. Likās interesanti. Mums viena draudze no klases bērnu gāja pulciņā, bet tas arī mums ieteica, un mēs izdomājām iet tajā pulciņā. Izmēģināt. Draudze ieteica, un mēs arī izmēģinājām. Viņš man pasauc. Jā, mēs ierunājām. Jā. Es gribēju saskatīt sevi mākslinieku, iemācīties pareizi zīmēt. Es domāju pieteikties, tāpēc, ka Valērija un Katrīna teica, ka šis ir ļoti foršs pulciņš, kad dāda daudz ko interesantu, un tāpēc es arī izdomāju pieteikties. Pulciņam, jo es gribēju iemācīties kaut ko jaunu un darīt kaut ko radošu un interesantu. Man pastāstīja par to Katrīnu. Viņa pirmajā gadā, pašā pirmajā es netiku, un tāpēc, ka vietas nebija. Pēc tam nākamajā gadā es pieteicos. Es pieteikties pulciņam tikai tāpēc, ka man bija vizuālais, tāds kā talants. Es sākumā gāju mākslas skolā, un tad es pametu, tāpēc, ka tur bija tāda kā slikta attieksme. Mana mamma teica, lai es eju kaut kur citur. Paprasībai nav skola, un es ieraudzīju, ka ir Bruno Baka radošais pulciņš, un nolēmu uzzināt, kas tas tāds ir. Un atnācu, kā uzzināju, ka tas ir arī kā zīmēšana un radošā izpausme. Mans ir, ka tu rādi kaut ko, ko var radīt tikai tu un neviens cits. Īstenībā ļoti daudz, ko, manuprāt, esmu radošā ziņā daudz augusi. Pat ar zinot par to, ko esmu panākusi. Pulciņš man 2 gados ir devis pārliecību un ticību sev, jo šeit ir, godīgi sakot, bijis tāda kā, nezinu, kā to pateikt, bet te nav viss par roku galām, un te vienmēr ir jābūt nodarbībās, vienmēr ir jādara viss, kas slikts, un godīgi sakot, tas manam raksturam tas nebija atbilstoši, bet tagad, kad es esmu pie tā pieradusi, un vispār esmu pieradusi pie pulciņa, būs diezgan dīvaini šķirties no katras ceturtdienas nodarbībām, bet
pulciņš man ir devis tiešām tādu tā kā belzienu attieksmi, jo es esmu iemācījusies to, ka ir jātic sev un viss būs labi. Par šiem 2 gadiem es iemācījos strādāt dažādās tehnikās, un kas ir arī svarīgi, ka es sadraudējos ar daudziem pulciņu dalībniekiem, iepazinos ar viņiem. Man ir devis daudz ideju. Esmu satikusies ar daudz dažādiem cilvēkiem. Un esmu iemācījusies labāk zīmēt. Man tas ir devis daudz jauku brīžu ar saviem cilvēkiem. Man tas ir devis lielāku izpratni par mākslu un par to, kā var no dažādām lietām uztaisīt kaut ko skaistu un kā to var saglabāt un patiesībā par kaut kādu mākslu. Man, varbūt fantāzija vairāk sāk strādāt uz gleznām un varbūt kaut ko jaunu arī izdomāt. Es šajā gadā iemācījos daudz interesantu lietu, kā var uztaisīt daudz jauku lietu, no vecām lietām arī var kaut ko jaunu uztaisīt un kā pareizi zīmēt un smuki. Viņš ir devis radoši izpausties. Un izmēģināt dažādas stilu, kā izpaust sevi. Es izmēģināju visādus darbus, visi piedalījāmies, man tas ļoti patika. Šie 2 gadi man iedeva lielu pieredzi, kas pēc manām domām arī noderēs ļoti nākotnē, kas ir liels pluss karjeras attīstībai un liels. Pulciņš ir devis saprast to, ka glezniecība nav tikai ar krāsām krāsots vai garlaicīga māksla, bet ir arī ļoti radošas gleznas, un ka tā ir parādīt, ka es māku zīmēt, ka es varu iemācīties pareizi zīmēt. Viņš man ir devis iespēju parādīt citiem, kā es zīmēju un spēju zīmēt. Mans priekšstats par mākslu bija tāds, kad kāds cilvēks aiziet, apsēžas kādā vietā, paņem lapu un uzzīmē to, un tad to ieliek muzejā, un tā ir māksla. Bet tagad es esmu sapratusi, ka tas ir kaut kas pavisam cits. Man 2 gadi paši izpausmes pulciņš ir devis gudrus padomus, labas mākslas izteiksmes un daudz jautības. Mācījusies labāk zīmēt, saprasties ar cilvēkiem, daudz radošu lietu. Piemēram, es nezināju, ka no vecām lietām var sataisīt kaut ko jaunu. Māksla ir tad, kad tu vari izpausties, zīmēt to, ko tu jūti tajā brīdī. Priekšstats par mākslu tāds, ka māksla nav tik lieliska un tik daudzveidīga. Bet tagad es zinu, ka tas ir tā. Nekad nebiju iedomājusies, ka māksla ir tik plaša, kā viņu var ieraudzīt pilnīgi visu. Es kaut kā nebiju aizdomājusies par to. Tagad es iemācījos. Lai viņiem izdodas viss, kas ir iecerēts, un lai dzīve pavada pozitīvi. Lai dzīvē vēl sastopās ar mākslu un radošumu. Lai, protams, veselība būtu laba, lai labi mācītos. Visiem novēlētu ļoti daudz visādu tādu pašu darbu, kādi jau ir uztaisīti, un vēl ļoti daudz tādu, kas vēl nav uztaisīti. Daudz jauka ideja un lieliski notikumi. Ka viņi dabūs no dzīves to, ko viņi gribētu, un skolotājiem es novēlu atrast drīzumā savu mākslas skolu. Es visiem novēlu būt tikpat radošiem, un lai viņiem viss izdodas, un lai šie 2 gadi viņiem noderētu. Es novēlu visiem, lai visi saprot, kāds ir viņa zīmēšanas stils. Es, ka ne visiem ir vienāds stils, cits zīmē abstraktas gleznas, citi
parasti tas, kā parasti, bet es viņu novēlu, lai katram ir labāka izaugsme, lai mēs visi tiekam kaut kā tālāk. Turpināt savu radošo ceļu, nepadoties. Izmēģināt daudz labu lietu jaunu. Mums to pašu kovis uzas. Es novēlētu tālāk mācīties, zīmēt, parādīt sevi citiem, piesaistīt savu uzmanību saviem draugiem, parādīt interesi, zīmēt, lai viņi arī varētu Varbūt kādam ir talants, lai viņš to izmantotu, varbūt arī kaut kas labs iznāks. Lai vairāk strādātu pie viņa, lai vēlāk būtu labāk. Radoši un ļoti tāds kā interesanti nākotne, lai viņi tā katru varētu padomāt, kā pulciņā mēs darījām, kaut ko izdomāt, interesantu, jautru. Jums visiem novēlu, lai jūs ticētu sev, lai jūs vienmēr būtu pārliecināti par sevi, un ja tas viss jums būs, tad jūs vienmēr visu panāksiet. Un ja jūs centīsieties un ja jūs pūlēsieties panākt to, ko jūs vēlaties, tad jums vienmēr viss izdosies. Es visiem novēlētu, lai viņi sasniedz savus mērķus, to, kurus bija vēlējušies, un ja kāds grib arī kļūt par slavu mākslinieku, viņš to vēlās. Jūs bijat visforšākais skolotājs, kad es paldies. Pašizpausmes pulciņš ir bijis fantastiskākais, kas ar mani ir noticis šajā olainas posmā, šajos 2 gados. Interesantākais tas, ka jau no sākuma mūsu vidū dominējušas bija tikai meitenes. Jo pašos pirmsākumos man tiešām patīkami pārsteidz jūsu atvērtums. Man tiešām patīkami pārsteidza jūsu vēlme darboties radoši, ka jūs bijat tik atvērti, ka jūs bijat tik smaidīgi. Un man kā jaunam skolotājiem pirmo reizi strādāt ar tik daudz meitenēm bija liels izaicinājums. No sākuma, teikšu godīgi, bija ļoti grūti, jo mēs bijām ļoti daudz. Ja jūs atcerieties, pirmajā gadā 30 cilvēki, 35 cilvēki bija nodarbībā, kad mums pat nebija vietas, kur sēdēt. Un patiesībā ir forši tas, ka izkristalizējās tiešām tie stiprākie, tie cilvēki, uz kuriem var tiešām paļauties, un jūs esat tie, uz kuriem var paļauties. Un tas, kas mēs tagad esam, tad kopumā ar manī mēs esam 19, manuprāt, mēs esam tas kodols, kas varētu turēties kopā vēl ilgi un ilgi. Un tādēļ pēc šiem 2 gadiem tiešām būs ļoti skumji jūs pamest, jo tas, ko jūs man esat paši iemācījuši, tas ir ļoti daudz. Bija ļoti patīkami tas, ja sākumā es jums palīdzēju vairāk, tad šajā jau 2. gadā jūs jau strādājat patstāvīgi. Jūs sadarbojaties, jūs esat sadraudzējušies ar viens ar otru, ka jūs savstarpēji nekašķējaties, kaut gan varbūt 5. klasa un 10. klasa ir tāds vecuma posms, kur liekas, kā tad būs man strādāt kopā ar 5. klasi, bet jūs paši redzējāt, ka idejas neatkarīgi no vecuma posma ir fantastiskas, un tas nozīmē to, ka jūsos ir ļoti liels radošais potenciāls. Jūs esat dizaineri, jūs esat ļoti mākslinieciski cilvēki, un kuri, man liekas, nebūs mierā ar neinteresantāko vidi apkārt. Jūs centīsieties to padarīt labāku, jūs centīsieties to izkrāsot, un tas jums arī ļoti piestāvēs. Man tiešām ir ļoti skumji teikt jums tā, bet es ticu, ka mēs vēl tiksimies. Jūs bijat man vismīļākie jaunieši, bērni, no visiem, jo ar jums es tiešām pavadīju laiku visvairāk. Es jūsos investēju arī visvairāk enerģiju, un tas, ko mēs esam kopā darījuši, paliks, es ceru, gan jūsu atmiņā, gan manā. Mēs esam piedalījušies neskaitāmos konkursos, un tagad tas viss ir beidzies, tad ir tāds patīkams sajūta, ka tiešām, tā kā jūs teicāt intervijās, ka jūs esat arī ļoti daudz ko iemācījušies. Novēlu jums patīkamu vasaru, novēlu jums atpūsties, un novēlu jums sasniegt kārotos mērķus. Paldies, ka jūs bijāt ar mani šos 2 gadus. And we won't stop, 'cause we can't stop. That's right.